nu, vismaz man tā gribās ticēt, ir apzināti veidota koka formā, jā, ar saknēm un zariem. Jā, vienkārši tomēr parādīt, ka tie cilvēki, kas tika noslapkavoti, tie bija cilvēki ar saknēm Latvijas zemē, ka tā ir sastāvdaļa no Latvijas vēstures. Jā, ka tas nav tā, ka tas notika kaut kur ar kaut kādiem cilvēkiem, par ko mums nav nekādas intereses, nav nekādas daļas. Jā, tad nu, es domāju, ka arī Sergejam bija tāda ideja. Nu jā. Un te katru gadu novembra pēdējā svētdienā arī notiek pieminības pasākums. Tas ir neoficiālais pasākums. Atšķirībā no 4. jūlija, kas ir valsts atzīmējumā diena, jā, tad notiek neoficiālais pasākums, kur tur ir tādas podests, ne podests. Jā, tad arī sanāk varbūt kaut 100 apmēram cilvēki. Un, protams, tas daļēji šodien tagad ir par godu vairs ne tikai upuriem, bet arī par godu tiem, kas 60. un 70. gados veidoja to visu memoriālu. Protams, bija ļoti liela nozīme arī ebreju garu uzturēšanai, nacionālas kustības attīstība. Jā? Tā, ko vēl pastāstīt? Tam skudru pūznim arī kaut kāds simbolisks? Nē. Vienkārši, es to pēc pieredzes varu teikt, daudzās holokausta vietās ir skudras un ir odi. Un pāris reizes vienkārši mums reāli tā bija, ka tas bija Dagdā, man liekas. Mēs nekā nevarējām atrast vietu, kas kaut kur bija atzīmēta, ka tur bija tā holokausta vieta. Un tad galu galā mēs iekāpām kādā vietā, kur pa labi odu nav, pa kreisi odu nav, un te odi ir. Un tad mēs nolēmām, ka droši vien tas būtu. Un te arī vasarā jūs redzēsiet tādi ļoti skaisti sarkanie ziedi, neskapēc. Cik tālu es saprotu, viņi paši izauga, bet tā ļoti simboliski. Un tie, kas 62. gada sāka veidot arī, viņi ieraudzīja kaut kādus violetos ziedus un nolēma, ka apmēram te būs tā vieta.